Sveicināti! Šodienas tēma ir kompānijas Karatbars piedāvātais marketinga jeb bonusu plāns. Šodien jūs dzirdēsiet vienkāršoto variantu. Sāksim ar to, ka Karatbars marketings ir ļoti elastīgs, ļoti vienkāršs un tajā ir daudz naudas. Te nav obligāto pirkumu. Katrs klients var pirkt zeltu jebkuros apjomos un jebkurā laikā. Kompānija piedāvā 7 ienākumu avotus. Uzreiz brīdinu, ka diezgan grūti ir iztulkot bonusu nosaukumus, jo pirmkārt Latvijā šāda veida biznesa nav tik labi attīstīts, lai šie nosaukumi vai to analogi būtu iegājušies. Un otrkārt, šī ideja mūsu tirgum ir tik svaiga, ka uz doto brīdi nav vēl tapis oficiālais tulkojums pat uz krievu valodu. Tāpēc ceru, ka jūs man piedosiet neprecizitātes, ja tādas būs. Galvenais tomēr ir bonusu būtība, nevis nosaukums. Kompānijā Karatbars darbojas divas atsevišķas bonusu izmaksu schēmas – lineārā un duālā. Pie lineārās pieder šādi bonusi. Bonus par tiešajām pārdošanām. Šo bonusu saņemam tad, kad mēs vai mūsu partneri jebkurā līmenī pārdod zeltu. Nevis startupā, bet tieši pašu zeltu. Kā atsevišķos pirkumus, tā arī to zeltu, ko pērkam 12 nedēļu uzkrājuma programmas ietveros. Nākošais ir unilevel jeb līmeņu bonus, ko saņemam par noteiktiem līmeņiem, augot lineārajai struktūrai. Nākošais ir struktūras jeb līderu bonus, ko saņemam par struktūras attīstību un līderu parādīšanos tajā. Nākošais ir komisijas no kopējā Karatbars fonda. Tas ir fonds, kurā gadu krājās noteikts procents no kompānijas apgrozījuma, un kas, beidzoties kalendārajam gadam, tiek sadalīts uz tiem partneriem, kas ir attiecīgā statusā un kas ir pelnījuši saņemt kādu daļu no šī fonda. Un vēl ir komisijas no kompānijas Karatbars zelta fonda. Tās ir komisijas, kas ir pieejamas VIP ekskluzīvu īpašniekiem. Uz duālo sistēmu ir attiecināmas komisijas no biznesa paku pārdošanas. Tieši šo bonusu mēs saņemam, kad mūsu partneri uzsāk sadarbību ar kompāniju. Un duālais bonus, jeb bonus par komandas izaugsmi tieši duālajā sistēmā. Sāksim ar lineārās sistēmas apskatu. Lineārā sistēma nedod ātros ienākumus, tam ir domāts duālais marketings. Bet lineārā sistēma dod ļoti stabilus un apjomīgus ienākumus laika gaitā. Pie labi attīstītas struktūras pat ne mazākus kā duālais marketings. Lineārā sistēma uzskaita partnerus pa līmeņiem. Jūsu personīgi uzaicinātie ir pirmais līmenis, viņu uzaicinātie savukārt ir otrais līmenis un tā tālāk. Lineārajā sistēmā ir savi rangi atkarībā no izdarītā darba apjoma. Lineārajā sistēmā mēs visi sākam kā distribūtori un mūsu darbs tiek novērtēts punktos. Katri 2 eiro ir 1 punkts. Tātad 100 eiro būs 50 punkti. Punkti tiek summēti no katra personīgā vai komandas zelta pirkuma vai pārdošanas. Punktu summa pa mēnesi no 11. datuma līdz nākamā mēneša 10. datumam dod tiesības uz noteiktu rangu. Vēlos pasvītrot, ka personīgie pirkumi šeit nav obligāti. Runa ir par personīgiem vai komandas pirkumiem vai pārdošanām. Tātad kādu mēnesi visu apjomu var izpildīt komanda, kaut jūs neesat nopirkuši nevienu gramu zelta. Līdz bronzas supervisoram punkti uzkrājas bez laika limita. Tātad jūs sākat no zemākā ranga distribūtora, punktu daudzums no 0 līdz 199, šajā rangā jūs nesaņemat procentus no pārdošanām. Kā tikai jūs kļūstat par supervisoru, tas ir sakrāja 200 punktus par zelta pirkumiem jebkurā laika periodā, un tas parasti notiek visai ātri, tā jūs jau saņemat 0,5% no pārdošanām. Tālāk punktu skaits 500 mēneša laikā, un jūs jau saņemat 1% no visiem zelta pirkumiem struktūrā. Ja jūs komandu veidojat ātri un ar komandas piedāvājumu tieši tā arī ir, tad šeit var notikt ļoti strauja izaugsme, un jūs ļoti ātri varat sasniegt statusu zelta menedžeris, un tie jau ir 3,5% no visas organizācijas, un tā jau ir visai liela naudas summa. No zelta supervisora līdz zelta menedžera rangam šim līmenim ir jābūt atkārtotam 3 reizes 12 mēnešu ietvaros, lai šis rangs jums tiktu piešķirts uz visiem laikiem. Pēc tam jau jūsu mēneša apjoms var būt gan mazāks, gan lielāks, jūsu status tāpat saglabājas. Patiesībā šo procesu ir vērts uztvert kā spēli, jo tieši tā, spēlējoties, viss arī notiek. Apjomi pieaug gluži nemanot, rangi arī, un ienākums neapšaubāmi arī. Un izrādās, ka tad, kad nav nekāda obligāto nosacījumu, kā tas ir kompānijai Karatbars, tad viss notiek daudz vieglāk un ātrāk nekā kompānijās, kur šādi nosacījumi ir. Tālāko rangu iegūšanai aiz zelta menedžera ir nepieciešams, lai jums būtu struktūrā 2 vai 3 personīgi izaudzētas līnijas un noteikts daudzums ikmēneša pārdošanu. Patiesībā arī nākamie rangi, kas šķiet visai augsti, ir salīdzinoši viegli sasniedzami. Bronzas direktora rangā jūs jau saņemsiet 4% no apgrozījuma, un sudraba direktora statusā 4,5%, un zelta direktora statusā 5% un zelta elitārā direktora statusā 5,5%. Vai ir iespējams saņemt vairāk? Atbilde ir jā. Ir iespējams saņemt struktūras bonusu, un tā lielums ir atkarīgs no tā, cik jums būs līnijas un kā jūs izaudzinat savus līderus. Tagad par kvalifikācijām duālajā sistēmā. Lai sāktu saņemt ienākumus duālajā sistēmā, jums ir jābūt 2 personīgi uzaicinātiem partneriem pa vienam katrā kājā. Šeit mēs abas komandas, kas veidojās no mūsu partneriem, sauksim par kājām.
Kā redzam, duālā sistēma atgādina bināru, un šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka karātbāžu duālajam mārketingam ir dažas ļoti būtiskas atšķirības no bināra. Duālajā sistēmā jūs varat novietot savus partnerus jebkurā vietā zemāk stāvošajā struktūrā, ko jūs nevarat izdarīt binārā. Tas ir ļoti svarīgi, jo tādā veidā jūs varat kā stimulēt aktīvākos partnerus, tā arī palīdzēt iesācējiem, kuriem darbs varbūt vēl neiet tik ļoti raiti uz priekšu. Nevienā binārā tas nav iespējams. Binārajā sistēmā jaunu partneru novietojumu labākajā gadījumā var regulēt katrs pats tikai savā back-office'ā, un nevienam nav iespējas regulēt tālāko zemāk stāvošo struktūru. Nākošā priekšrocība duālajā mārketingā – jūs varat saņemt komisijas no visas savas organizācijas, tā skaitā arī no tiem sponsoru uzaicinātiem partneriem, kas ir nokļuvuši jūsu struktūrā, un šo komisiju saņemšanas dziļums ir neierobežots. Binārā parasti ir vai nu ciklu skaita, vai arī izmaksu summas ierobežojumi. Tas, cik lielas komisijas jūs saņemsiet par cikliem, ir atkarīgs no jūsu iegādātās biznesa pakas vai arī tā statusa, kas jums ir šobrīd, ja esat to paaugstinājis. Atgādināšu, ka bronzas status dod iespēju jums saņemt 5% no jūsu personīgi uzaicināto biznesa pakām, un tieši no biznesa pakām, nevis no zelta. Kā jau teicu, par zelta pirkumiem mēs saņemam tiešās pārdošanas bonusu lineārajā sistēmā. Tātad bronzas paka dod arī 5 punktus duālajā mārketingā un dod iespēju saņemt 10 eiro par ciklu. Sudraba status dod 10% no jūsu personīgi uzaicināto biznesa pakām, 20 punktus duālajā mārketingā un 40 eiro par ciklu. Zelts dod 15% no jūsu personīgi uzaicināto biznesa pakām, 50 punktus duālajā mārketingā un 60 eiro par ciklu. Un VIP dod 20% no jūsu personīgi uzaicināto biznesa pakām, 100 punktu duālajā mārketingā un 80 eiro par ciklu. Statusu jebkurā brīdī var paaugstināt, piemaksājot par augstāka statusa biznesa paku. Duālā sistēma uzskaita punktus, jeb unitus, un šie būs citi punkti nekā lineārajā mārketingā. Varētu jau saukt vienā vietā par ballēm, otrā par punktiem. Tas ir atkarīgs tikai no tulkojuma, bet šķiet, ka punktos būs ērtāk un ceru, ka mēs nejauksim vienus punktus ar otriem. Un tuvākajā laikā mēs vienosimies par terminoloģiju. Kā šajā slaidā redzams, jūs iestājāties šajā brīnišķīgajā kompānijā un uzaicinājāt divus partnerus, kas startam izvēlējās populārāko zelta biznesa paku. To visi ļoti mīl. Viens nostājās kreisajā kājā un uzaicināja kādu uz VIP paku, kādu uz sudraba paku un kaut kur dziļumā vēl kāds nopirka bronzu. Un lūk, jūsu kreisajā kājā ir sakrājušies 175 punkti. Jūsu otrs partneris, kas nostājās labajā kājā, uzaicināja kādu uz sudrabu, tas savukārt kādu uz bronzu. Tādā veidā labajā kājā sistēma saskaitīja 75 punktus. Ko tālāk dara sistēma? Tā dala lielāko kāju uz 50, iegūstot 3 un atlikumā 25, bet mazāko uz 25, iegūstot 3. Tātad sistēma aizver pilnus 3 ciklus un pārpalikums 25 punkti nekur nepazūd, bet paliek un gaida nākamo ciklu aizvēršanos. Un te lūk ir nākamais uzlabojums, kuru jūs nekur citur neredzēsiet. Šī gudrā sistēma automātiski maina kājas vietām, ja tas ir nepieciešams. Tas viss notiek bez jūsu līdzdalības, kamēr jūs varbūt mierīgi guļat. Sistēma darbojas patstāvīgi, tā ieraudzīs, ka vienā kājā ir pārsvaras, otrā iztrūkums, tā samainīs tās vietām un aizvērsmes vēl vienu papildus ciklu. Ciklu jau vērties ciet pastāvīgi, kaut reizi dienā, reizi stundā vai pat reizi minūtē. Cikls aizvarās, komisijas momentāli tiek ieskaitītas jūsu back-office'ā un piekdien jūs tās varēsiet saņemt. Duālajā sistēmā mēs redzēsim kopā vienā maisā gan partnerus, gan arī vienkārši pircējus. Nu pat kompānijai ir izteikts ierosinājums pircējus iekrāsot kādā citā krāsā, lai vizuāli tos varētu atšķirt aplūkojot struktūru. Pēc naudošā varianta plāna, ko rādīju pamatprezentācijā, ja to izpilda precīzi 1:1, tad, ja startējat kā bronza un uzaicināt tikai 2 partnerus pirmajā nedēļā un visi pārējais jums dara tieši to pašu, tad pēc 12 nedēļām jūsu ienākums būs 3247 eiro. Un summāri par šīm 12 nedēļām jūsu ienākums būs 6484 eiro. Ja startējat kā sudrabs ar tiem pašiem nosacījumiem kā bronza, pēc 12 nedēļām jūsu ienākums būs 12488 eiro. Summāri par 12 nedēļām 24743 eiro. Ja startējat kā zelts, ar visiem iepriekšējiem nosacījumiem, tā skaitā jau visi, kas jums seko 100% startē kā bronza, pa 12 nedēļām jūsu ienākumi būs 18732 eiro, un summāri par šīm 12 nedēļām būs nopelnījis 37277 eiro. Ja startējat kā VIP ar visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem, tad pēc 12 nedēļām ienākums būs 24977 eiro, bet summārais ienākums par šīm 12 nedēļām būs 49847 eiro. Vēl viena interesanta tabula, ko varam salīdzināt ar snaudošo variantu. Snaudošajā variantā visi aprēķini ir veikti ar domu, ka visi jūs uzaicinātie startē ar bronzu, neatkarīgi no tā, ar kādu paku startējat jūs. Šī savukārt ir tabula, kas ataino rezultātu tieši pie tiem pašiem nosacījumiem, 2 partneri pirmajā nedēļā un viss.
un katrs nākamais arī pieslēdz 2 savā pirmajā darbības nedēļā. Tikai atšķirība ir tāda, ka tie partneri, kas seko ar tādām pašām biznesa pakām kā jūs, bronzai ar bronzu, sudrabam ar sudrabu, zeltam ar zeltu. Un lūk, kāda kolosāla atšķirība no snaudošā varianta. Rezultāts tika aprēķināts pirmajam mēnesim. Ja jūs startējat ar bronzu un jums seko partneri ar bronzu, tad 4 nedēļu laikā jūsu ienākums ir 30 eiro. Šo pašu variantu mēs apskatījām arī snaudošajā variantā. Ja jūs startējat ar sudrabu un jums partneri seko ar sudrabu, tad jūsu ienākums summā arī pa 4 nedēļām ir 376 eiro. Ja startējat ar zeltu un visi, kas jums seko, dara tāpat, tad pa mēnesi jūsu ienākums būs 1260 eiro. Ja startējat ar VIP paku un visi jūsu sekotāji jūs atkārto, tad pēc 4 nedēļām jūsu ienākums jau būs 3520 eiro. Pie investīcijām 1600. Parādiet man vēl kaut vienu biznesu klasiskajā biznesā, kur var jau pirmajā mēnesī atgūt investīcijas un tieši tikpat daudz vēl nopelnīt. Tas ir visiem tiem, kas joprojām skeptiski raugās uz peļņas iespējām internetā. Sadarbības iespējas ar kompāniju Karatbars lielākais pluss ir tas, ka jūs varat būt vienkārši investors, piemēram, iegādājoties VIP ekskluzīvu paku un saņemot katra kalendārā gada beigās savu daļu no kompānijas zelta fonda. Vai arī varat būt investors un uzņēmējs vienlaicīgi, tā ir tikai un vienīgi jūsu izvēle. Tagad par tām izmaiņām, kuras kompānija ir ieviesusi pēc tam, kad tika piefiksēts izmaksu un kompānijas peļņas proporciju disbalanss. Izmaiņām ir 3 etapi, uz doto brīdi ir plānots ieviest 2 no tiem, un ja tas situāciju neizlabos, tad ieviesīs arī 3. Pirmais etaps. Pāriet uz augstāku biznesa paku, ja veicot tā saucamu upgrade, punkti, kas ir sakrājušies lielākajā kājā, tiks dalīti ar noteiktu koeficientu. Piemēram, veicot upgrade no sudraba uz VIP, šis koeficients būs 2. Tātad, ja jūs sudraba statusā par ciklu saņēmāt 40 eiro, bet VIP statusā saņemtu 80, tad šis koeficients nozīmē to, ka par punktu uzkrājumu, kas jums ir vēl palicis no sudraba, jūs saņemsiet atalgojumu kā par sudrabu. Jo 80 eiro tiks sadalīti uz 2, tātad tie būs tie paši 40 eiro par ciklu. Vēlreiz atgādinu, ka punkti tiks dalīti tikai lielākajā kājā, mazākajā tie paliks nemainīgi. Tas nozīmē to, ka attīstoties struktūrai ir svarīgi sekot tam, lai abas kājas attīstītos vienmērīgi. Tabulā redzami piemērojamie koeficienti. Manuprāt, izmaiņas ir taisnīgas. Otrais etaps, ko tika plānots ieviest jūlijā, komisiju samazināšana par tiem cikliem, kas būs aiz 25. aizvērtā cikla nedēļā. Joprojām nav un nebūs nekādu ierobežojumu aizvērto ciklu skaitam nedēļas ietvaros. Vienkārši par tiem cikliem, kas ir jau aiz 25. komisijas tiek pakāpeniski samazinātas. Tabulā redzams, kādas komisijas tiks saņemtas par konkrētu ciklu skaitu. Šīs izmaiņas sajūtīs tikai tie, kas saņem ļoti lielas naudas, jo iedomājieties, ko nozīmē nedēļā aizvērt kaut vai tos pašus 25 ciklus. VIP statusā tie 2000 eiro. Pie tam neviens neliedz aizvērt vairāk, vienkārši komisijas būs nedaudz zemākas. Un trešais etaps, kas pagaidām tiek atstāts rezervē un kompānija cer, ka šo etapu nebūs jāievieš, tā ir procentu samazināšana par 2%. Tas nozīmē, ka tie, kas tagad saņem 120 000 eiro nedēļā, turpmāk saņem 117 000. Piemēram, ja par ciklu šodien jums maksā 80 eiro, tad pēc izmaiņu ieviešanas izmaksa būs 78,40 eiro, vai arī 500 eiro vietā 490. Un tā tālāk. Kā jau teicu, šis trešais etaps tiks ieviest tikai ārkārtas gadījumā, un cerams, ka tāds neiestāsies. Ja jūsu Karatbars kabinetā ir iknedēļas ienākuma izmaksai, tad kompānija atkarībā no to lieluma konvertēs daļu no tiem zeltā. Ja kontā ir 200 eiro, tiks nopirkts 1 grams zelta nedēļā. Ja kontā būs 1000 eiro, tie būs 2 grami zelta. Ja 2500 eiro, tad tie būs 3 grami zelta. Un ja 4000 eiro un vairāk, jūsu zelta uzkrājums tiks papildināts ar 4 gramiem zelta. Vēlreiz vēlos atgādināt, ka kompānija Karatbars, neskatoties uz ārēju līdzību ar MLM, jeb tīkla mārketingu, sevi pozicionē kā kompānija, kas darbojas e-komercijas jomā. Un kompānijas Karatbars priekšrocības vēlreiz vēlos atgādināt. Neliels starta kapitāls duālajā sistēmā, sākot ar 99 eiro. Produkts naudas zelta formā, pieejams katram, izmaksas apmēram 50 eiro. Nav obligāto kvalifikāciju. Pārvēršam naudu zeltā katrs pats savu iespēju robežās. Elastīgs un neuzbāzīgs mārketinga plāns. Jūsu konts nekad netiks slēgts pārāk zemās aktivitātes dēļ. Kad tika uzdots jautājums vadībai, kad tiks iztīrīta struktūra no tukšajām reģistrācijām, kompānijas dibinātais Harolds Zaits atbildēja nekad, jo katrs cilvēks var izlemt jebkurā laikā sākt vai atsākt zelta uzkrājumu veidošanu. Un komisijas tiek maksātas bieži un laikā. Lineārajā sistēmā komisijas tiek izmaksātas reizi mēnesī, duālajā sistēmā reizi nedēļā. Nauda tiek ieskaitīta jūsu personīgajā debitkartē Karatbars Mastercard. Un raugoties uz visiem tiem skaitļiem un tabulām, ko jūs šodien rādīju, izdariet sekojošo.
Izvēlieties sev rezultātu. Nevis domājiet, ar ko sākt, bet gan domājiet, kādu rezultātu jūs vēlaties sasniegt, un izējot no tā, plānojiet savu startu. Pirms doties ceļā, nosakiet savu mērķi un izvēlieties tā sasniegšanas ātrumu.